Graznie čipsu salāti. Tev būs nepieciešams ķīnas kāposts, mazie ķiršu tomātiņi, ādažu mājas čipsi ar lauku kūpinājumu garšu, siers un majonēzi. Salātus mēs sāksim gatavot, izvēloties vidēji 3 līdz 4 lielā ķīnas kāposta lapas. Negriežam tās pārāk smalki, lai tās nepazustu salātos, apmēram tādas vidējas 3 līdz 4 cm lielumā. Izmantot mēs noteikti varam arī salātlapas cieto daļu, noteikti nekas nav jāmet ārā. Pēc tam izvēlamies aptuveni 10 līdz 15 mazos ķiršu tomātiņus. Tos griežam vienkārši uz pusītēm. Ir iespējams izvēlēties arī lielos tomātus, taču mazie ķiršu tomātiņi piedos tādu vairāk saldinātu un garšu salātiem. Pēc tam ņemam jāņu sieru. Par cik šis ir jāņu laiks, tad mēs izvēlējāmies salātiem tieši jāņu sieru, lai tas būtu vairāk tematiskāk, taču ikdienā salātiem ļoti patīkami garšu piešķirs tieši cietais parmezānu siers. Un aptuveni šādos gabaliņos sadrupinam iekšā traukā. Visbeidzot, pievienojam aptuveni 6 līdz 7 nelielas piciņas ar majonēzi. Un pašās beigās, pirms salātu servēšanas, sadrupinam aptuveni 10 šķēlītes čipsus. Arī nepārāk smalki, lai tie salātos nepazustu. Būtiski ir ievērot to, lai visas salātu sastāvdaļas būtu vienādās proporcijās. Pirms pasniegšanas viegli iecilājam majonēzi, arī nepārāk traki samērsot tā, lai visas sastāvdaļas paliek nemainīgas. Ja arī turpmāk vēlēs redzēt, kas lācītīm vēderā, tad seko mums šeit YouTube, Facebookā vai Twitterī.